Es to apsolu, jo tu man esi ļoti dārgs draugs. Dievs ir mūsu draugs. Ziniet, mēģinot iepazīt Dievu, ejot uz baznīcu, man bija sajūta, ka vēlos ar viņu attiecības. Bet man nebija īstā sajūta vai vidi, kas to veicinātu. Es neko nedarīju, lai atrisinātu šo sajūtu sevī. Man bija pasīva vēlme vienkārši. Bet, kā mēs zinām, neko nedarot, nekas nenotiek. Mums ir jādarbojas, lai kaut kas notiktu, lai kaut ko sasniegtu, jāveido attiecības šajā procesā, pašiem jāpilnveidojas. Tātad, ir kaut kas jādara, bet man bija tikai šī pasīvā vēlme. Un šķietami, es līdz ar to neko daudz nedarīju, bet šī vēlme pārauga kaut kādā darbībā. Es turpināju iet uz baznīcu un kaut kā vienkārši turpināt attiecības veidot ar Dievu, kā es mācēju nemākulīgi. Es saskāros ar Bhagavad Gītu un sāku to lasīt. Uzzināju, ka ar Dievu patiesībā var veidot dažādu veidu attiecības. Viens no šiem attiecību veidiem ir drauga attiecības. Man bija sajūta, ka šīs drauga attiecības, tās ir tās, kas atbilst manai dabai. Bhagavad Gītā es nonācu līdz pantam, kurš saka: vienmēr domā par mani, kļūsti mans bhakta, godā un cildini mani, un tu noteikti atnāks pie manis. Es to apsolu, jo tu man esi ļoti dārgs draugs. Un šī ir grāmata, kuru saka Dievs. Un viņš saka: tu man esi ļoti dārgs draugs. Tas man aizķērās, un šis ir, varētu teikt, ļoti mīļš pants, jo tas ir ar dziļu nozīmi. Līdz ar to es sajūtu, ka es esmu kaut ko atradis. Es saprotu, ka es gribu veidot attiecības. Dievs pieņem attiecības vai komunikāciju dažādos veidos. Es skaitīju lūgšanas, domāju par Dievu un slavēju viņu. Un tas nozīmē, tas ir tas, ko viņš saka, kā veidot ar viņu attiecības. Galvenais praktizēt šīs zināšanas, ko mēs iegūstam no svētajiem rakstiem. Padomājiet, vai jūs gribat sev tādu draugu?